Nu, mēs visi zinām, ka cilvēks ir ļoti slinka būtne. Tējas savāds, bet līdz pavasarim nav izdzertas. Grib to vienu brīnumu tableti, un tikai vienu, uz vairāk nav gatava parakstīties. Viena nelīdz, tas jau nekas nav, naudu iztērēt un met laukā. Bet tas, kas mums vajadzīgs, tas aug šeit Latvijā. Tas aug jūs tūmā, tas aug jūs dārzā, tuvējā mežā. To jums vajag. To saikni ar savējiem, ar senčiem. Ļauties sajūtām, nevis skriet pa galvu, pa kaku, pirkt to, ko kaimiņš nopircis. Jums to noteikti nevajag. To, ko jums vajag, to nevar dabūt pa naudu. Ar katru zālīti, zariņu, kociņu, ar katru vabalīti vajag parunāt. Mēs esam vienlīdzīgi šai pasaulē. Un man tāds prieks, ka mēs tādi esam. Nu, un kas? Man āpis ir apēdis ogas. Mēs gandrīz sacentāmies, kurš ātrāk. Nu labi, neesmu jau skopa. Gan jau kaut ko izdomāšu. Nu, es dzīvoju pilsētā, to viss zinu. Bet āpisim patīk šiverēt. Nu, bet viņš žurciņus un pelīdz arī ēd. Nu labi, viņš kādu kaķi ar mani pabiedē. Nav jau nekas liels. Bet šņukuriņš kā roksītim, nepavēlt var rakt kārtīgi. Bet viņš arī ir daļa no šīs pasaules. Tāpat, ka jebkurš kukainīts. Nu tad papētiet. Jūs taču skatāties tajā telefonā un tā internetā. Gan tās derīgās vabolītes, gan tās kaitīgās. Un tad paskatieties, kad ir jau arī tās, kas sargā mūsu dārzus un mūsu pašu, kas apēd tos kaitniekus. Par visu dabā ir padomāts. Vienīgi cilvēka alkatība un mantrausība šeit nav ierēķināta, diemžēl. Un tai brīžiem no robežu. Nu tad cilvēks tiek apstādināts. Mēs esam mazi, un es ar to lepojos. Jo mazi ātrāk var piemēroties un mainīties, bet tad mums tas viss būs jādara kopā. Citādāk mums neizdosies. Un es zinu, ka mēs varam. Jā, mēs esam tāda tauta, ka mums vajag krīzes un grūtības, un tad mēs esam kopā. Tad mēs atceramies, ka var gan labrīt, gan labdien, gan paldies, gan lūdzu pateikt, gan pakritušam roku pasniegt. To pierādīja Ukrainas karš. Ka tik slikti ar mums jau nemaz nav. Tikai beidziet šīkstēt un baidēt par to, kas jums nav. Veci par jauniem kļūt nevar, ar to ir jāsamierinās. Tāpat kā par vecu mājdzīvnieku nāvi ir jāsamierinās, nevis asaras jālej, jo tur jau tā raudāšana par to sunīt vai kaķīt jau vairāk ir cilvēka egoisms. Un tā tas arī ir. Bet vai kāds padomā, cik viegli tam vecam sunītim ir aiziet, ja šitā raudāšana notiek? Grūti gan. Ar vieglu sirdi jālaiž viss vaļā. Zarkam kabatu nav. Un tā arī jādzīvo. Un tad ir viegli atcerieties Imantu Ziedoni. Nu ja, viņš arī bija cilvēks, kas teica, kā ir. Nu, tos parasti necieš. Līdz mirklim, kad viņi kļūst slaveni, jā, tad jau visu. Bet cik tad tie, kas tur tā klanās, maz ir viņu dzēju lasījuši, liela daļa nemaz nav. Nu, nav. Un iedziļinājušies tiešām nav. Kāpēc šodien bērniem negribas grāmatas lasīt? Nu, viņi vecāki jau arī nav lasījuši. Tur, kur ģimenēs lasa, tur arī bērni lasa. Kā var nelasīt? No kurienes ņemt zināšanas? No tām interneta muļķībām? Tur tā katrs var ielikt iekšā, ko viņš domā un kā viņam liekas. Un tad tie aklie, kas tic, kas domā, ka viss ir godīgi, kā viņi arī notic tam visam. Ne. Cilvēki ļoti mīl melot. Un tādā veidā iespēja parādīt varu par citiem. Nu, par tiem muļķiem, kas man tic. Kāds es varens. Nu, vienalga, cik varens. Vai augstā amatā, vai politiski
nu, iedomu politiķis, ja. Nu, viņi tur parāda televīzijā, viņš tur papļāpā, un viņam liekas, ka viņš ir tik ārkārtīgi svarīgs. Un tad ir tie, kas pa viņiem balso, kas uzķerās. Jo viņi tic pasakām, bet viņi netic brīnumam. Un brīnumam ir jātic. Un uz Dievu vajag paļauties. Un prasme lūgt ir tāda spēcīga lieta. Un arī to iemāc ģimenē. Kā viena auklīte no bērndārs, kas ilgi jau strādā bērndārsā, bet pensijā vēl nebūs, tik veca vēl nav. Viņa saka, agrāk 5 mammas no 20 bērnu māmiņām grupiņā bija tādas, ar ko netika galā. Tagad 5 ir normāls, bet 15 ir tādas, no kurām pašām varbūt skolā jāiet. Vai nav vienalga, kas bērnam mugurā? Tas tikai nozīmē šī plēšanās par niekiem, par to, kas nav svarīgs. Skolā ir vajadzīgas formas un kārtība. Organizācijas, kas pulcē bērnus kopā un dežūras virtuvē un klasē. Un tad arī būs šī apziņa, ka man jāpild savus pienākumus. Kad man var uzticēt to pienākumu, un es viņu paveikšu pēc labākās sirdsapziņas. Un tie nav tukši vārdi. Ļoti daudzās ģimenēs, un paldies Dievam, daudzās, bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem ir mācīts prieks par labi padarītu darbu. Nu tad, urā, lai dzīvo prieks par labi padarītu darbu. Atā?